pārtikas industrijas viedokļa, ņemot vērā to, ka viss progress nāk no Amerikas un Amerikas Savienotajās valstīs, tātad ir Wall Street, kur uzņēmumi tiek kotēti biržā, no 81. gada pārtikas koncerni tiek kotēti nevis kā kompānijas, kur var dabūt garantētu peļņu ilgā laika termiņā, bet kā tādas kompānijas, kur jānotiek ātrai peļņas apritē 91 laikā katrai kompānijai, tādām kā pārtikas milžiem, kā Nestlé, McDonaldam un Unilever un Coca-Cola. Viņiem ir 90 dienas jāziņo par savas izaugsmes rezultātu. Un lai kā panākt izaugsmi pārtikas industrijā, ja tā tiek strādāts, tātad pirmā lieta vajadzētu izjaukt to sabiedrības modeli, ka cilvēks ēd pusdienas, brokastis, pusdienas un vakariņas. Tāpēc ar reklāmas palīdzību, un mēs redzam to no Amerikas, tas atnāks arī pie mums, vajag ēst nepārtraukti, vajag ēst uz ielas, vajag ēst automašīnā pie stūres, vajag ēst kinoteātrī, vajag ēst visos starpbrīžos, un vajag ēst pie pie galda. Tātad ēsti biežāk. Un otra lieta, vēl vairāk ēdienu varētu pārdot, un vairāk nopelnīt varētu, tad, ja jūs vienā ēdienu reizē apēstu vairāk. Un šī narkotika cukurs ir atbildīga tieši par to, ka jūs variet apēst vairāk vienā reizē, kā jums būtu gribējies. Un tā bīstamība ir tajā, ka, ja viens tukls, nav svarīgi vai netukls, tad puika 11 gadīgs starpbrīdī apēda vienu saldu tāfelīti. Cukura īpatnība ir tā, ka viņš tūlītās pāriet asinīs un izsauc insulīnu izdalīšanos asinīs, kura uzdevums ir aizvākt cukuru no asinīm, aiztransportējot viņu tur, kur vajag. Un notiek tā, ka šis cukura līmenis strauji krīt, kas atkal izsalkumu sajūtu, un pēc nākamās stundas viņu starpbrīdī atkal vajag apēst to šokolādes tāfelīti, to saldo tāfelīti. Un tātad tukli bērni, tā ir milzīga problēma, bērni paši cieš no tā, un mūsu pārtikas industrija un daudzi veselības jomas politiķi saka tā, ka vajag mazāk ēst un vairāk uztēties. Tā ir grāmatu patiesība, bet ir ļoti lielas problēmas profesoram Lustigam un arī man ar šo skaidrojumu, citiem vārdiem tiek teikts, jūs esat slinki rīmas, bet tas tā nav. Arvien vairāk tiek uzkrāta tāda pētījumi, kas liecina par pretējo, visu pirms cilvēks kļūst tukls, un tikai tad pazaudē vēlmi kustēties. Ir izpētītas bērnu uzvedība. Anglijā ir skaidri un gaiši pierādīts, ka šīs dienas mazie briti kustas tikpat daudz kā pirms 50 gadiem tajās pašās vecuma grupās angļu bērni. Bet šodien viņi ir būtiski tuklāki, un tā starpība ir tāda, pārreikinot kalorijās, ka bērns šodien dabūna vairāk, kustās tikpat daudz, bet dabūna ikdienā vairāk tādu kaloriju daudzumu, kas atbilst vienai Coca-Colas buļģiņai un vienai porcijai pomfritu. Un, lai viņš šo nodedzinātu, viņam vēl papildus būtu jāskrien pie tā, kā viņš jau skrēja, kā bērns vēl 150 minūtes. Un savukārt pieaugušie kļūst resnāk, ir skaidrs, ka pēc tās akcijas, kā lietot taupus ir slikti, tauki par šo nav atbildīgi, ir skaidri un gaiši zināms, ka pieaugušie šobrīd vairāk nodarbojas ar sportu nekā agrāk, nekā pirms 30 un 50 gadiem, bet mēs esam būtiski smagāki, mums ir lielāka ķermeņa masa. Un tas trakums ir tajā apstāklī, ka šobrīd cilvēku, kam ir liekais svars, ir pasaulē daudz vairāk kā to cilvēku, kas cieš badu. Un cilvēki ir ar lieko svaru no nepareizas ēšanas lielos daudzumos. Un tā problēma, ka bērni cieš badu, viņa nav tikai Āfrikas problēma. Tā problēma ir arī Eiropas problēma, viņa ir arī Latvijas problēma. Latvijā viņi ir dubulta problēma, jo šīs lietas netiek pētītas un skaitļos netiek izteiktas, un tā problēma ir tāda. Vai jūs ziniet, cik daudz bērni atnāk uz skolu nepēduši brokastus? Visiem ir skaidrs, ka bērni, kas ir pāēduši, ir spējīgi vairāk koncentrēties, ir spējīgi uztvert mācību vielu,
Atcerēsimies to putniņu un to kaķēnu reizsietu aci. Viņš ir nācis uz skolu mācīties, viņš ir nācis uz skolu trenēt savas smadzenes, uztvert, atcerēties un loģiski izmantot, un viņš nav ēdiena dēļ, kur vispār nav saņēmis, gatavs to izdarīt. Un tā problēma ir tik liela citās valstīs, piemēram, ka Vācijā par to tiek celta trauksme. Šeit ir ļoti skaists plakāts, kam ir dubult nozīmes, skola plus ēdiens, Esene ir vienāds atzīme un viens, Vācijā augstāk atzīme viennieks, un Esene vēl ir pilsēta Vācijā. Tātad šī konkrētā skola ir no Esenes, no kurienes sākas tā risinājumu meklējusi. Un viņi šajās Esenes skolās viņu bērniem pirmajā stundā atļauj uzsmērēt siera maizes, un skolotāji uzskata, ka ir daudz labāk, lai viņi paēd, tad spēja koncentrēties, un viņu sekmes ir būtiski lielākas. Mēs visi atceramies no mūsu jaunības filmu par Vinetu, un šī aktrise skaistā, tātad Urzula Glās, viņa bagātākajā Vācijas pilsētā. Jūs iedomājaties, bagātākā Eiropas valsts un bagātākā Vācijas pilsēta Minhene. Tur bērni cieš badu. Tātad, un tā nav tikai mazturīgo cilvēku problēma, gluži otrādi, tā ir turīgo cilvēku problēma. Viņiem liekas, ka bērns pats varēja iet pie leduskapa un paņemt, un tur viss ir, un es viņam iedevu kabatas naudu, viņš pa ceļam dabūs. Un tātad bērni nāk uz skolu nepēduši, jo vecākās klasēs iet bērni, jo šis skaits pieaug. Un tātad, ja pēc Vācijas valdība regulāri saņem tādus ziņojumus, tātad 2000. gadā 25% bērni ieradās skolā nepēduši, 2010. gadā jau 33%, un jo vecāka grupa, piemēram, 15 līdz 19 gadu veci, ir nepēduši nāk uz skolu apmēram 70 līdz 80% gadiem. Un cilvēka smadzenes aug līdz apmēram 21 gada vecumam. Tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks ir pāēdis. Tātad, kā jau es sacīju, mūs pavada dažādas civilizācijas slimības un ne tikai liekais svars un viņa izsauktās problēmas, tās augtais vecuma diabēts vai otrā tipa diabēts arvien biežāk tiek konstatēts pie bērniem, bet ir daudzas dažādas vielas, ko mēs zinām kā ēvielas, un atsevišķas tiek uzskatītas arvien vairāk krājas pierādījumi, ka viņas ir kaitīgas. Piemēram, garšas pastiprinātais glutamāts, kurš tiek turēts aizdomās par to, ka viņš ir atbildīgs par tādām civilizācijas slimībām kā Alzheimera slimība, kā Parkinsonisms, kā izkaisītā skleroze. Un viņš noved pie tā šī viela, un šī viela ir bīstama caur to, ko viņa pati sintezējas organismā. Organismā viņam ir nepieciešama, bet viņas patērēja reizē ar ēdienu, lai varētu industrija vairāk nopelnīt.